Vai tu vari atbildēt uz šo jautājumu? Ja es tev varētu pierādīt, ka Kristus patiešām ir augšām cēlies, un ka kristietība ir vienīgā patiesā reliģija, kas ved pie Dieva, kas var sakārtot un salīdzināt mūsu attiecības ar Dievu, vai tu izmainītu savu attieksmi pret Dievu un grēku, vai tu liktu savu ticību uz Jēzus Kristu un sekot viņam, kļūt par viņa mācekli, kļūt par kristieti? Kāda ir tava atbilde? Jā, nē. Ja tava atbilde ir nē, tad tas, ka tu bieži saki pierādi vai atbildu šiem jautājumiem, tas parāda, cik tas ir liekulīgi, jo ja pat kāds cilvēks varētu atbildēt un eņģelis parādītos debesīs un teiktu tev, Jēzus patiesi ir augšām cēlies, seko viņam, tici viņam, tad tu tik un tā to noraidītu, jo tu jau esi iepriekš savā sirdī nolic šo te attieksmi, iestatījumu, ka tu negribi ticēt Dievam, ka tu negribi viņam sekot, ka tu negribi mainīt savu dzīvi, tu pārāk mīli savu grēku, un tādā veidā tu pazinās savu dvēseli, ja tu noraidi Kristu, jo tu tik ļoti mīli savu grēku. Arī Jāņa vēstulē rakstīts ir, ka cilvēki ienīda gaismu, tādēļ, ka tā parādīt viņa ļaunos darbus, bet viņi gribēja palikt, viņi mīlēja savus šos te ļaunos darbus, viņi mīl savu grēku, un viņi negrib nākt gaismā tāpēc. Bet apostuls Pāvils vēstulē korintiešiem, viņš tur saka tāds interesants vārdus. Viņš saka, jūdi meklē zīmes, tātad kādas parādības, un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Kas jūdiem ir apgrēcība, un grieķiem tā ir ģeķība, bet mums tā ir Dieva spēks un pestīšana. Nu, ko es gribu pateikt? Jūdiem vai vispār cilvēkiem, kuri meklē kaut kādas parādības, ja, kas meklē kaut kādas zīmes, un Jēzus teica, nekāda cita zīmes jums netiks dota, kā vien Jona zīme, kas ir, ka Jēzus patiesi nomira un 3. dienā augšām cēlās. Cilvēkiem, šādiem reliģiski rakstura cilvēkiem, viņiem tā evaņģēlija vēsts, tās vienkārši evaņģēlija vēsts ir piedauzība, jo kā pats Dievs, kur viņi tā kā grib godināt, varbūt, ka viņi ir dievbīgi cilvēki, viņš kļūst par cilvēku, viņš uzņems mūsu grēku, viņš izdara visu priekš mums, un mēs tā kā dabūjam brīvbiļeti, mums nekas, tā kā mēs neko nevaram nopelnīt, nekas it kā nav atkarīgs no mums, vienkārši ticība uz viņu. Tur ir daudzi tādi aspekti, kamdēļ cilvēkiem šī vēsts var būt par tādu piedauzību, kāpēc par apgrēcību, ja, ka viņiem nepatīk, viņiem tas nesaskan ar viņu, teiksim, tādu reliģisko domu gājienu un dzīves skatījumu. Bet no otras puses ir cilvēki, kuriem patīk šīs filozofiskās domas, kuriem patīk šīs pasaules gudrības, ja, un dievbība ir gudrības, patiesa gudrības sākums. Tātad tā šiem cilvēkiem daudziem nav, bet viņi meklē kaut kādas, idejas, interesantas, dziļas, kaut kādas, šīs te filozofijas, reliģijas, īpaši tās austrumu reliģijas, kas it kā aizrauja ir visādi misticismu un tam līdzīgām lietām. Un tādiem cilvēkiem dzirdēt evaņģēliju, tā ir ķeķība, tā ir muļķīga vēsts, tur nav vispār nekā gudra, nekas, kas kairina tavs prātu un smadzenes, kā vienīgi izraisa pateicību, un pēc tam arī paklausību Dieva vārdam. Un tā kā mēs sludinām Kristu krustā sisto, tā ir šī vienkāršā vēsts, kas vienam ģeķība, vienam apgrēcība, bet tā ir pestīšana. Tā kā mēs kādreiz liekam lielu cerības tur, ja mūsu tur kaimiņš, draugs, rats kaut kāds redzētu, piedzīvot to brīnumu, par kur mēs lūdzam, vai ja es varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, tad viņš varbūt tiešām nāktu pie ticības, un tad viņa sirds atvērtos Kristum. Bet, acīm redzot, tā tas nebūtu. Un kas ir, jo arī viņi visdrīzāk atbildētu nē uz to jautājumu. Bet kas ir vienīgais, kas var patiesi cilvēku glābt? Tas nav, ka viņš piedzīvot kaut ko pārdabisku. Un tas nav arī, ka viņš dzirdētu gudrus vārdus. Vienīgais veids, kā cilvēks var tikt glābts, ir, kad viņš dzird un atsauc evaņģēlijam. Tā ir šī ģeķīgā vēsts, ka tā tiek sludināta. Ir cilvēki, pie kuras sirdīm strādā svētais gars, un pārliecina tos par grēku taisnību un tiesu, un ved tos uz ceļiem pie Kristus krusta grēku nožēlā, lai viņš tos varētu pacelt un darīt par saviem bērniem. Tāpēc neliksim savas cerības un nebūsim ar tādām gaidām, ja tur tas atgrieztos, ja tur kaut kas tāds notika, ja tur kaut kas tāds parādītos tam cilvēkam, ja tur viņš dzirdētu tās atbildes, ko tas tur viens mācītājs vai apulģēts var atbildēt un pateikt, tad viņš tiktu glābts.
Nē, uzticēsimies, ka evaņģēlijs vēl aizvien ir Dieva spēks var pestīšana ikvienam, kas tic, un jebkurš to var pasludināt cilvēkam, un ja tas kungs strādās pie šī cilvēka sirds un lūks viņu pie sevis, un svētais gars atklās viņam šīs lietas, tad arī viņam nāks ticība uz Kristu, un viņš varēs glābties. Tātad ne zīmēs, nedz arī gudrībā, bet evaņģēlijā ir Dieva spēks. Un ja tu atbildi šo jautājumu, ja kāds to varētu pārliecināt ar zīmēm un gudriem vārdiem, un ka kristietība ir vienīgā patiesā reliģija, vienīgais patiesais ceļš pie Kristus, un Kristus patiesi ir augšām cēlies, un tu tik un tā nebūtu gatavs mainīt savu dzīvi, nu tad vismaz nemāni sevi un nemāni tos cilvēkus, ar kuriem tu komunicē, jo tā ir tavs sirds nostāja pašā pamatā, tu negribi Dievu, tu tik ļoti mīli savu grēku, kā Jāņa evaņģēlijā rakstīts ir, ka cilvēki ienīda gaismu, tāpēc, ka viņi negribēja, lai viņu ļaunie darbi tiktu redzami, jā, viņi tik ļoti mīl savu grēku, tik ļoti mīl savu pasaulīgo dzīvesveidu, ka viņi ir gatavi pazudināt savus dvēseles, lai vēl brīdi turpinātu dzīvot tā, kā viņi paši vēlas. Un tā kā nemāni sevi, un nemāni arī to cilvēks, kas ir tev apkārt, un meklē, es iedrošinu tevi, meklē, klaudzini, un tu atradīsi. Ja tu meklēsi patiesību, to atradīs Kristu.